Jau atkal ir sestdienas vakars, un jau atkal no kādas ēkas Jelgavas centrā plūst ritmiska deju mūzika, kas pulcina dejot gribētājs. Ir laiks viņiem pievienoties. Es nopirkšu puķis no rīta, violīts ir man saudabīga. Pie durvīm piesmanīšu, vienmēr atvērs un pasmaidīs. Mēs atrodamies Jelgavas krekla pirmajā stāvā. Šeit ir diezgan forši, jo mierīgā gaisotnē var aprunāties ar draugiem. Nu čē! Baudīt atspirdzinošs dzēriens pie bāra. Un pats galvenais arī garšīgi paēst. Paldies! Kā tev izdodās uzturēt savu formā? Katru rītu mēģinu piepumpēties 5 reizes pieceļoties, kas pirmais ir, un otrs tad ir mums ikdienas šķiet darbs pudeles cilāt katru dienu. Vai sestdienas publikā atšķirās kaut kā no citdienas publikā? Protams, atšķirās. Un krāsa atšķirās. Nāk gados vecāki cilvēki, kam patīk tieši latviešu mūzika vairāk. Sestdienas ir domāts tieši viņiem, jā? Jā, tieši tā. Bet arī studentiem, jo studentiem arī patīkās. Krekli ir viņu otrās mājas. Kad esam iestiprinājušies, ir laiks doties augšā. Ejam! Piedodiet, meitenes, bet būs jādīdās. Mailītes murdā, kotropo! Mailītes murdā, kotropo! Es steigā lieku tās uz āķu nesu kāpās. Es steigā lieku tās uz āķu nesu kāpās. Otrajā stāvā ir vēl foršāk, jo arī šeit ir bārs, skaistas meitenes un pats galvenais visu laiku labākā mūzika. Tās uz āķu nesu kāpās. Ei, no deju plači, bez lieka traču varētu izčabēt, jo es stūrīju taču, bet brīdi pirms, kad viņi bračkas, Arčo un Ačuks, stuma klubiņā, danču saču. Pastāst, kāpēc tev patīk Jelgavas krekli, kas tur ir forši un kāpēc citiem ir jānāk uz Jelgavas krekliem? Uz Jelgavas krekliem nāk 7 gadus jau no vietas. Jūtos kā mājās, šīs man svarās mājas, šeit ir draugi, šeit ir pozitīvi cilvēki, nenormāls smoki cilvēki. Un es zinu, ostīto nav mana misija, tāpēc viņai ieteica mazāk dzer viski. Mailītes murdā, kotropo! Mailītes murdā, kotropo! Nu kā ir strādāt kreklos sestdienā? Vai tas atšķirās no citām dienām? Ja ir tik daudz cilvēku, tad noteikti, ka nē. Bet pēc publikas tā, nu, publika sestdienā ir savādāk vai nav? Jā, trešdienās nāk bišķi cita publika, sestdienās nāk ne mazāk sliktāka un ne mazāk tusēt gribošāka publika. Tā kā varam redzēt šodien pierādījums tam. Visi balējās gan trešdien, gan sestdien un arī piekdien, kas nav mazāk liels ballīšu dienas. Tā ka principā vienalga, kurā dienā nāc, ja katru dienu, kad tu atnāc uz Jelgavas krekliem, ir tuziņš, ja? Ir tuziņš, un mēs par to... Tā ir, tā būs un tā bija. Mēs par to rūpējamies, lai tas vienmēr tā būtu. Piparvētra, testējo dzērienu, nu kur tās piparmētras. Tas putina uztver, kā arī prātu, plus vēl, lai nenopil pātru. Mailītes murdā, kotropo! Mailītes murdā. Vai jūs esat satikušies kreklos? Nē! Bet, ja jūs dejot kreklos, tas nozīmē, ka, ja kāds... Mums ļoti patīk krekli. Ja kāds meklē pāri, viņš nevar atrast, uz kurien viņam jānāk. Tikai un vienīgi krekli. Kāpēc? Nav labākas vietas Jelgavā. Kas notiek, it īpaši jau tur, kur pa diviem nostāk nolien. Un dzelzis ar tiek kalts, kamēr... Kur reiz tu jau šeit spēlēji kreklos? Pirmo! Un kāda ir pirmā reize? Baigi labi, es jau biju iepriekš atbrauc līdz Robertam, ietusēt un tā baigi man patīk. Baigi mājīgais klubs un ļoti laba skaņas aparatūra un laba publika atsaucīga. Mēs jau atbraucām, un arī backstage'ā mums tur ļoti labi maizītes, ja viss, nu, forša atmosfēra, tā atbrauc, tā mājīga, arī tusiņš viss notiek tā kā pie savējiem. Tā kā principā, ja cilvēkiem nav kur iet, tad viņiem ir jānāk uz kurieni? Uz 4 baltiem krekliem, Jelgavā.
pareizi uz Jelgavas baltajiem krekļiem. Labi, vai 4 baltiem krekļiem Jelgavā vai Jelgavas baltajiem krekļiem? Vienkārši jābūt šeit, kur notiek pārdīte. Tātad patiesība ir viena. Tas, kurš nav bijis Jelgavas kreklos, nav bijis Jelgavas kreklos, bet viņam noteikti šeit ir jābūt.